Man izdevās apmeklēt faktiski visas mūsu apakšvienības, gan mūsu GFO un ugunsvadības cilvēkus, gan speciālo operāciju cilvēkus no zemesardzes speciālo operāciju vienības, gan mūsu aviācijas gaisa spēku ugunsdzēsējus, gan arī šeit mūsu kiberaizsardzības cilvēkus. Un visur tās atsauksmes tiešām ir pozitīvas ļoti. Cilvēki ir īstenībā ar entuziasmu darbojas un arī visi saskata šajā visā pasākumā ļoti lielu augstu pievienoto vērtību. Mums šeit ir unikāla iespēja, jo šeit Mičiganas Nacionālās gvardes rīcībā ir tiešām unikāli poligoni un mācību vietas visplašākajā to nozīmē. Gan simulācijas sistēmas, gan aviācijas poligons, kuru tiek mestas kaujas munīcijas, līdz ar to milzīgas plašas iespējas. Un mūsu sadarbība ar Mičiganas Nacionālo gvardiju jau ir vēsture, pārsniedz jau 30 gadu. Šī sadarbība ir vienkārši zelta vērtē. Viņa bija tad, kad mēs sākām veidot mūsu armiju no nulles, un mūsu speciālisti brauc, mācās, gūst pieredzi, ir pastāvīgā kontaktā ar Ukraiņu vienībām. Līdz ar to mēs varam sniegt pārnest šo mūsu pieredzi mūsu apmācībā un arī dot kaut ko pozitīvu atpakaļ mūsu sabiedrotajiem šajā tieši kontekstā Mičiganas Nacionālās gvardes karavīriem. Viņi ir ļoti pretimnākoši, ļoti milzīgu interesi izrāda par mūsu zināšanām un pieredzi par šajā ziņā un cenšas šīs inovācijas kaut kādas ieviest arī viņu taktikā, procedūrās. Mums ir vajadzīgi mūsu sabiedrotie un Mičiganā mums, pateicoties mūsu ilggadēji draudzībai un sadarbībai, mums dod ekskluzīvas iespējas, tādas, kur mēs Eiropā vienkārši nevaram iegūt. We've observed steady and continuous professional growth from our Latvian partners. Northern Strike just serves as this great touch point every year where our two armed forces can get together and train, and this year is no different. There's some things we could not do without the help of our Latvian partners. Always bringing JTACs, always working to integrate joint fires, which is really where this exercise was born and where it's evolved from. So we've been growing steadily since 2012, along with our Latvian partners. So specifically in response to what's happening in EUCOM, like I said, we're really putting a lot of effort into UAS, counter-UAS operations, both with our organic equipment here at Camp Grayling, the equipment that service members bring, and then our industry partners are also layering on some of that, the newest technology in that arena. Mums tieši ugunsdzēsējiem lielākais iegūms dodoties uz Northern Strike ir tas, ka mums šeit nav ierobežojumi. Mēs varam mācīties katru dienu. Mums nāk pretī, mums ir simulātori, uz kuriem mēs varam izspēlēt ļoti daudz visādus scenārijus. Tieši mums interesējošus scenārijus, nevis, kad mēs mācāmies kaut ko, kas mums nav aktuāls, nevajadzīgs. Mēs paši pielāgojam savu apmācību šeit un mācāmies, cik mums tas ir ļoti nepieciešams. Tad apmācībās Northern Strike mūsu galvenie uzdevumi ir iziet apmācības simulātoros. Tātad tas iekļauj 3 galvenos simulātorus – ēkas, gaisa kuģu, kas sadalās jau 2 dažādos kā iznīcinātāji un kravas gaisa kuģi, un saspiestās vides ar auto evakuācijas un auto simulātoru, kurā notiek arī degšana. Es piedalos Northern Strike jau no 2016. gada. Attīstam ar katru gadu kaut ko jaunu, liekam klāt, pilnveidojam. Šogad ļoti liels uzsvars mums tieši ir uz pilotu glābšanu no iznīcinātājiem, jo mums tagad mēs nodrošinām Lielvārdē arī
BAP misiju, jeb Air Policing. Tādēļ mēs liekam vislielāku uzsvaru tieši šogad tieši uz pilotu glābšanu. Apmācība ASV ir ļoti svarīga un atšķirīga ar to, ka viņa ļauj mūsu speciālistiem integrēties viņu darbība, ikdienas nodrošināšana, gan gaiskuģu apkalpošanā, kas ļauj mums labāk izprast un sadarboties ar esošām vienībām, kuras ir dislocētas Latvijā, kas kopumā uzlabo mūsu kapacitāti nodrošināt amerikāņu gaiskuģu apkalpošanu. Tātad, kas tad slēpjas aiz šiem 4 burtiem JTEC? Principā tas ir tuvā gaisa atbalsta kontrolieris speciālists, kurš ir ļoti labi apmācīts un sagatavots un certificēts darbam starptautiskajā vidē kontrolēt kaujas lidaparātus draudzīgo spēku atbalstam. Sadarbībā ar Mičiganu mums ir ļoti sena vēsture. Principā katru gadu tuvā gaisa atbalsta kontrolas speciālisti ierodās šeit, lai veiktu dažādus uzdevumus. Lielākais plus dalībai šajā mācībā ir tas, ka mums tiek dota principā neierobežota vide, kurai trenēties, atstrādāt savus scenārijus, iepazīties ar jaunām iespējām. Un arī ņemot vērā to, ka mēs strādājam NATO ietvaros, mums ir lieliski iespēja arī mācīties no saviem kolēģiem no ārvalstīm. Ņemot vērā pašreiz iegūtās mācības no kara darbības Ukrainā, personīgi es uzskatu, ka JTEC loma nebūtu nav mazinājusies, tā ir mainījusies. Precizējot mans iepriekš teikto, JTECiem nākās vairāk pievērst uzmanību detalizētai plānošanai, kā arī šim informācijas apmaiņai par jaunākajām procedūrām, kuras tiek izmantotas frontes līnijā Ukrainā. Kā jau visiem zinām, plašā drona izmantošana Ukrainas frontē arī atstāja iespaidu uz mūsu darbu, gan pozitīvā, gan negatīvā ziņā. Pozitīvais piemērs varētu būt tas, ka tas ir vēl viens instruments, ar kuru palīdzību mēs spējam identificēt pretinieka mērķus, plānot uzbrukumus tiem. Tomēr arī jāņem vērā, ka no pretinieka puses aktīvā drona izmantošana uzliek ierobežojums mūsu darbam, kā pieņemsim aizņemt gaisa telpu, kurā lido draudzīgo spēku lidaparāti. Runājot par JTEC perspektīvām tuvākajā nākotnē un tajā skaitā apmācību procesos, varētu teikt, Jāņa Raina vārdiem pastāvēs tas, kurš mainīsies. Ar to es domāju, ka mums aktīvi jāseko līdz tam, kas notiek pasaulē. Kā es personīgi to redzu, varbūt mēs vairs nebūsim tie, kas atrodas tieši priekšējās līnijās. Mums ir sabiedrotie mūsu Joint Fires Observeri, kur strādā kopā ar mums. Bet es uzskatu, ka JTEC vairāk nodosies tieši šim plānošanas un padomdevēju procesam dažādu komandpunktu līmenī.